Jūs tiksiet galā ar sevi pēc bācu. Viss, saprotat? Viss. Laiks ir žūrijai. Viss, ko sakam šajā video, ir improvizācija. Nekam no tā, ko mēs apspriedīsim un skatīsimies, neesam iepriekš gatavojušies. Nekas no redzētā nav jāuztver un nevar tikt uztverts nopietni. Jauka skatīšanos. Tā, nu ko? Sveiki, labdien, labrīt, labvakar, kad jūs mūs skatāties. Esam atgriezušies ar nākamo epizodi. Ar brokastu šovu pusnaktī. Jā. Kā vienmēr ar jums Salvis un Rihards, jeb kā mums pateik mūs saukt par outsideriem. Mums kāds sauc par outsideriem? Dziļais joks bija, kuru Okay. tu nesaprati. Bet, nu ko šodien mēs skatāmies bētlu mūsu draugs Fēliks pret Lambertu. Jā, dzers tēma. Ar lielāko prieku. Šodien Šitā ir kaut kāda jogista tēma. free kartupelīši ir sagatavoti no mūsu neoficiālā sponsora. Es nezinu, vai mēs tā drīkstam teikt, bet Ko šautauts. tu mēs vispār drīkstam teikt? Kas mēs esam tādi, lai mēs kaut ko vispār teiktu? Jā, tiem, kas varbūt pievērš uzmanību vai arī nepievērš. Iedomā to tasīti. Ko Es gribi te nolikšu kaut kur noslēpšu viņu. Skatoties mūsu tabuliņā, iespējams sakot, mums ar Salvi abiem jau ir iepisiens, jo ņemot vērā to, ka pagājušajā reizi uzvarēja. Paļāt, tu atpisies. Tev man zini, kā būs. Vienkārši. Mēs to izsāksim. Nu, nē, nesāk. Karoč, tas, ko es gribēju teikt, ka spriežot pēc pagājušās reizes, ka no četrnieka izgāja cilvēks, kurš nav nevienā no mūsu top 4, tas nozīmē to, ka abiem mums būs iepisiens. Un tas iepisiens ir sekojošs, ka Salvija gadījumā satiksies Zelts pret Deguči, un tikai viens no viņiem tiks ārā no ceturtdaļu fināla, līdz ar ko viņa topiņš nevar izpildīties. Un manā gadījumā tas būs attiecīgi Linlija un Dafijs, kas satiksies savstarpēji šajās cīņās. Tāpēc joprojām izredzes mums abiem diviem uzvarēt ir diezgan līdzīgas. Nu jā, bet ko es gribēju pateikt? Es neko varbūt arī negribēju pateikt. Es gribēju teikt to, ka mums laikam jāķerās klāt ir pie battle skatīšanās. Jā, kas tas par mērcēm? Nu tad Ziki, karaliskā. Protams, kečups. Man liekas, tas kečup cilvēks. Es esmu kečups un krējums. Un jā, nu te mums ir, kas te ķiploka mērcīt. Tas kā, lai tu netiec bučoties vēl vēlāk. Pilna komplektam, nice. Nu ko, principā jā, šo batlu, šis ir viens no maniem visgaidītākajiem, laikam. Tad skatīsimies. Nē, principā īstenībā, ja tā pilnīgi atklāti, tad jā, šis ir gaidītākais no ceturtdaļu fināla batlām manā skatījumā. Tāpēc skatīsimies, kas būs. Vienkārši Fēliks ir uzbildojis to tenšanu ap sevi. Jā, nu pirmais viņa battles pret Burlaku, tas bija tāds ļoti spēcīgs. Man liekas, tas šobrīd tur arī pēc skatījumiem sūdiem varētu būt, ka no tā ir grūti, tā kā, ko tālāk. Nu jā, es nezinu, man liekas, ka tagad Fēliksam ir liela atbildība, ir tāds liels sloks uz pleciem, ka viņam ir, tagad viņam no sevis ir jāparāda, viņam ir jāizvaro, teiksim, mazais Lamberts. Bet es tev pateicu tā nepareizi. Šito varbūt jā. Mācam tālāk, davai. Tā, mums vajag bišķi te patīties. Monster Energy. Vai mēs varam iedot viņiem uzreiz arī troksni nelielu? Vai lielu, tieši lielu? Ok, labi. Iepazīsimies ar mūsu pāri bērtu reperiem. Reperi pa kreisi no manis saka, es tu esi. Joprojām mums nav austiņas, joprojām mēs neko nedzirdēsim un neko sakarīgi nevarēsim pateikt. Tāpēc paldies tiem, kas skatās, kas komentē, kas jūt mums līdzi. Jā, mēs tā ik pa laikam izlaižam arī kaut kādus citas ar hip-hopiem netik ļoti saistītas lietas, varbūt, ko mēs patiesībā pat sākotnēji gribējām taisīt, bet ja kāds grib uzdāvināt mums austiņas, droši raksta e-pastā un uzdāvina. Jā, Salvs tur rakstīt Salvim, bet jā, mēs esam iesākuši vienu tādu projektu, kas bija kaut kas, ko mēs gribējām pamēģināt, bet sākumā nolēmām, ka ir jāsāk ar kaut ko vienkāršāk, tā kā pakomentēt battles. Kaut cik tālu esam tikuši.
sezonu arī pabeigsim, un tad jau tālāk skatīsimies. Bet, nu jā, ja ir laiks un vēlme, iemetēt tāds kanālā, tur vēl kaut kādas lietas lēnām sāks parādīties. Ok. Ejo, Lamberts liebā, LM busy, what's up? Uz ko tu lieti savu babku? Es redzēju, tur komentāros cilvēki paprasīja, lai mēs tā vairāk papauzējam, parunājam, ko besas, ka pilnīgi nesaistīti ar bētlu. Tieši starp, pantu vidu nopauzēju, parunāju kaut ko. Kur tu tos komentārus lasi? Es nevienu tādu komentāru neesmu redzējis. Uz kā tu lieti savu naudu? Zini, kā es laikam pēc kaut kādām, pēc loģikas es likšu uz Feliksu lielāko stāvku, tāpēc, ka man liekas, ka lielāko stāvku, bet principā liks uz abiem. Uz Feliksu 12, uz Lambertu 10. Okay. Nē, uz Feliksu es lieku 15, uz Lambertu 5. Jā, Lamberts maz mums paceļ, jo ar garantiju Lambertam koeficients bija augstāks. Tātad, ja Lamberts izceļ, es no tā 5 varu dabūt atpakaļ ar to, profitu. Okay, man bija jāiedziļinās tajā matemātikā, bet man liekas, tam tā azartspēlēm nevajadzētu tā strādāt, ka jebkurā gadījumā. Jebkurā gadījumā es zaudēšu naudu kaut kādā brīdī. Bet, mans favorīts arī noteikti būtu Feliks. Redzēsim, kas no tā sanāks. Okay. Reper pa labi, kas tu esi? Funkcija F6 laiks, jūs jau zināt. Mega battles, mega ceturdaļfināls, vai mēs varam vienot rokas nevēlreiz? Pirmais, kas sāk, kas troksni bija? Pirmais beats, melošai aiziet. Frišks. Lamberts ipa saka, raps viņam dzīvu, 2 gadus atpakaļ nevarēja trāpīt uz bīta. Attopies beidzot un vienreiz apkārt pasties, ja raps ir tavu dzīvu, tu neko dzīvē neesi sasniedz. Trakais rakstnieks, izmet 2 dziesmas, dirsā abas skan, abām 1000 skatījumā, nevienai nemaz nav. Imidžs sūkā un tam brīnās, ka nav fan, tik daudz stilu, ko varēja kopēt, viņš to ceļu paņem savu, raps ir tavu dzīvu, man kaut kā nehitotās liriks. Tu esi teķi pirmā kursā frizieras stilists, tieši citiem pats no stīps, šitais mazais pidrīgs, sev tu pilngadīgais bāler, tev lo kārtēji bērnu limits, lai salabot sev imidžu. Tu gangsteri vienīgais G, kas tevī maksā čirīgu. G-čakoja džeks, tev teiks tos fakt 0 gimmick, netīri underground dzīvi, lambas tiešām livīt. Ieraug tev man paroja rēk, tu izties prosti jokaini, vitamīna galva, bet viņš tāpat repo kokaini. Kas īsti koks, mazais dzens krābā finieru, sako pats sev mats, pirms tu mācies bļapā frizieru, man nav uzslavs par izaugsmu. Domā, ka man pīs, tā notiek no starta, ja veids labāks nekā viss, ignorants sūdz, šogad mani viss pie dirs, ja neiedos man punktu, arī žūrī var noķert īsti, šī tagad palīdz spīšu klap. Ok. Nu, nice. Par to žūrī, tas bija forši, man liekas arī forši, ka viņš tā kā iesaistam žūrī. Teknisam šāds at žūrī. Pagaid. Jopt vai, Tāpēc, ka zini, ka tu tur spaidi, kreis. Ko es spiežu? Tā, karoči, ko es gribēju pateikt, ka, tā ko mēs esam pagaidām dzirdējuši, ir par to teķi, par frizieru, par bērnu limitu. Sākop matus. Jā, tas par to, ka tu 2 gadus apkaļ nevarēs būt trāpīt, taču, es nezinu, manuprāt, švaks uzdirsnēs. Jo acīm redzot, tagad var, Zini, jā, labi, ok, gan jau es vienkārši kļūdos, un es būšu tas, kur komentāros nodirsīs. Bet, zini, ok, labi, tas ir varbūt labs uzdirsiens vispār. Davai, zini, noklausamies pirmo pantu Feliksam. Pateiksi, par ko tā nodirs, vai ne? Pēc tam es pateikšu. Es gribu dzirdēt pirmo pantu līdz galam. Noklausīties. Ignorants sūdz, šogad mani viss pie dirs, ja neiedos man punktu, arī žūrī var noķert īsti, šī tagad palīdz spīšu labāks, ne jau labs. Viņš jau dzīvo senčiem padusē, tik svetī, tāpēc rakst, kādam treneris ir ātri, kādam 3PK ārts. Viss slidene iet nahu, šitais nebūs čūs gads, kas gatavojies bīfam, to desertānā kaps. Šitie fuļek paliek mēd, kad es atnāku uz maks. Fakts, battle raps ir skarbs, liek džekiem novilkt masks. Tu mācies pirmā kursā, kā tu parādīsi klases. Kā tu vari būt tāds pusīs, tu pat nemāk atrast klitoru. Es izdzēju rap spēli, tu pat nemāk atvērt iPhone. Šajā funkcijā tev rip, bro, pis apakaļ uz Britonu. Misters lielā izaugsme pa sezonu dabūt diplomu, ble. Pants, ble.
Pa piemiņu tev būs sodījums. Moš tu beigās paņem tomēr varbūt. Jā, nu saki. Zigā, ok, viņš tur iediso kaut ko Lambertu, ka viņš tur nevar trāpīt uz bītu un vispārējais. Nevarēja pirms 2 gadiem. Jā, ok, labi, pirms 2 gadiem, cik viņam 16 bija? Nu, es nezinu. Nu, tur kaut ko teica, tur Sendis brauc līdz. Nē, ka viņš sāka, viņš bija nepilngadīgs. Nu, redz, ok, nu netrāp, izkārtībā mācās puika, redz, viņš nav atmeties, viņš turpina to darīt. Tas sensīts. Nu, ko tu gribi pateikt? Bet, zigā, es nevarētu teikt, ka Feliks ir tas, kurš labāk, liriski uz bīta turētos. Nu, viņš tā kā, man liekas, ka viņš diezgan daudz tā runātājā bītā, viņš nav tādā baigā, viņam nav flows baigais. Tas ir flows, bet tas ir tas viens flows. Nu jā, bet viņš tāds... Pagaidām. Bet, redzēs, man liekas, ka viņš tagad ir ceturtdaļa fināls, ok, pirmo viņš tādu iesildošo, tur kaut ko bišķi žūrijai iemeta, bišķi tas žūrijs bija forši, tas man patīk. Kaut kāds tas props viņam bija, redzēsim, viņam ir 2 raundi vēl priekšā, es domāju, ka viņš būs noteikti padomās par to, ka viņam vajag kaut kādu diversifikāciju. Jā, jo šitais bija tāds lēns ieskrējās. Man liekas, ka, ja tu iediso pretinieku, ka tev pašam jau ir jābūt tādam aktīvam. Bet varbūt tā ir viņa taktika arī. Tā kā es vienkārši izsaku to, kā es bet arī viņš ir atstājis vietu Lambertam kaut ko interesantu pateikt, kā redzēsim, kā būs. Es gribētu, lai Lamberts mums pārsteidz. Kā jums patīk pirmais rauds, F6 laiks? Bija labs. Lambertam ir jāatbild, iedodam troksni Lambertam. Aiziet vēlošai. Klusumu. Tev ir fišks, bet pat viduēji raksta rīms. Es hujeju, kurš tev palīdz, kad tu prasi bīts. Papis īšā, bet tagad pagaid brīd. F6 nav pat dzīves spējas, pat flow 6 reizes samainīt. Garām viņam labāk ejiet, šitam fruktam mazāk lejiet. Tu vēl čomojies ar pašiem mauzolejiem, un tas ir pisģents, es pislēks. Tad nahuj man tev jau māc, ka tirgot vienīšs ir sukas slikts biznes, bļa idiots. Domā, tu esi traks, jūs mazie haslerīši esat miljons. Tev kā šī sākā minions, man tevi salikt ir vieglāk nekā atmest fantu. Tikko izliku Andreju, šavēl Aleksandru, jo man vajadzīgi šīst vieta pirmā. Tu pazemo apisēji un domāji zirgā, man salikt tevi ir pavisam paviek. Ko tur sasmējas palaid garām? Nu kā izliku šo te Andreju un tagad Aleksandru. Nu kā iepriekšējā tajā, pirmais rauns jau Lamberts bija par to Andrē. Nu, viņam laikam Andrejs vārds, tam čupsim bija. Ok, un tagad ir Aleksandrs. Okay. Nu, es tā saprotu. Pagad, pauzīt. Halū. Bļaņ, jākapš. Poļ, man ar šito ir jāsadzīvo. Bet vismaz īstajā brīdī. Kā jā, protams, ka īstajā brīdī. Tieši filmēšanas vidū, bļā. Kas vēl labāks brīdis var būt, bļā. Halū, tu jau esi Jelgavā, jā? Kāds tev tagad tas plāniņš tad ir, lai es tā saprotu, kā es orientēties? Tad mācam tālāk. Tikko izliku Andreju, šavēl Aleksandru, jo man vajadzīgi šīst vieta pirmā. Tu pazemo apisēji un domāji zirgā, man salikt tevi ir pavisam paviegls sniegs. Un battles ar burlaku arī būs tev karjeras griezts. Suka, tu tā izstrāts, kad rakst, bet nomīz ar burlaku aiziet ārā parunāt. Acs pret acs pateikt, ka meloju. Gan jau pats vēlies, bet pat reiz ārā pateic, ka tu paslēpies. Saņemies un nestāst, ka tu nebaidies no draudiem īst. Jācīm redzot pat no klauniem mīs. Un nahuj nav tev tekstā grūts viss, jo nav tev stipri panč. Šitas Aleksandrs nekad nav bijis uzsiks. Ej bīdīt savas mutkas, suka štūkas tev te nedabūt. Tev teicējis pa muti būtu sučka uz serbi battle dežavū. Šis favorīts būs pazurīts, jo kamēr padebīls darbīts, ir man otro pantu, lai te tiktu parbīts. Jo es ar jaudu nāku laukumā, un tu esi pārāk vienveidīgs, lai sevi uzvarēt. Tev ļautu brāl, tev ir krūtas rindas, man arī daudz ir tādu kaudzes bāru, pret kuru izredžu tev nav nekāda. Bet nav šaubu, laikam arī patīk domāt un rakstīt. Tik tas, ko viņš rakst, nevienmēr nonāk uz taktīm. Jo, kad viņš papis serpim, viņš beidz dukāt pans un sāk aktīvi rakstīt Discordā rans. Viss cieņ, bet nebūs neko tev tas trīks devis, ko bija pārdrošļot un rakstīt rans. Par papisieniem arī būs tos rakstnieku liktenis, bļa, pisies rakstīt nākošo
Jā, tur ir visādi inside prikoli, kurus kāds cits mums pastāstīs gan jau. Diskurss scēniņas, kas tur ir bijuši. Jā, bet... Man patika pirmais rauns vairāk laikam Lambertam. Pirmā raunda otrā daļa bija tāda, kad man jau bija tā kā, ka tu lasi grāmatu un saproti, ka tu plūsti prom, ka tu nesako līdzi, tu sakot zobus un mēģini saprast, kas notiek. Un tā bija, kaut ko tā kā stāsta, tā kā, bet ļoti tā kā, viens brīdis bija tāds, ka bija grūti sakot līdzi. Un, kas ir varbūt tādas lietas personīgākas, ko tu atceries? Jo es atceros, ka viņš teica par... tagad tīriem es esmu noklausījušies to pāntu, 10 sekundes vēl, ko tu vari pateikt. Man ir tas, ka viņš tur nomīz iet ar Burlaku leģidli ārā, vai tur reiz pateica, ka viņš nomīz un paslēpās. Kas tur vēl bija? Viens bija par to, ka par tiem Aleksandriem. Andrejs Aleksandrs, tas bija tāds... Tur vispār bija atskaņa kaut kāda? Nē, nebija, bet tas man patīk, kā tas bija salikts kopā. Okay. Vienkārši, ka viņš es tur tevi izbāzīšu arī, tas kopums bija labs. Par to, interesanti. Es iepriekš izbauzu to, ko sauc šitā, un tevi sauc tā, un es... Whatever, viņš tas labi saliekās kopā. Nē, es tikai pārbaudu, vai tā ir, kā es domāju. Jā. Tas par to Aleksandrs Usiks, tas ar to tāds... Likās fun tāds. Ok, labi. Usiks viņš ir savā karjerā ļoti augstu savu ranku pacēlis. Viņš ir krūts boksers. Bet tajā pašā laikā... Šitais tajā pašā brīdī, Bet tā korelācija vienīgā ir tāda, ka viņus abus sauc Aleksandrs? I'm very few. Why not? Es nezinu, vēl miljons Aleksandrs. Bet... es saprotu ideju. Vienkārši es tā saku, ka tas bija tāds kaut kāds, pie kā var aizstiepties. Tur pretī Leksam bija par to bērnu limitu kartei un teķi frizieriem stilu. Lamberts atbildēja, protams, ar to, ko mēs visi gaidījām, ka tas battles pret Burlaku bija karjeras kas arī tīri teorētiski tā varētu arī, noteikti tas ir, man liekas, vispār mans personīgais viedoklis, ka šo battlu, visu, ko es esmu redzējis, un es esmu, man liekas, ka visus redzējis, nevienu reizi vien, tas ir highlights noteikti, visi šī projekta highlights. Tāpēc tas nav slikts tā kā griezt līmenis. Nē, tas ir labs līmenis, man liekas. Tā kā, labi, beigsim pļurkstēt un maucam tālākiem. Pirmo dodam Leksam, Feliksam. Jeb nē. Jā, es pirmo dotu Feliksam arī, man liekas. Nē, tad sarunāts. Kaut gan arī nē. Man patika, kā Lamberts bija tāds aktīvāks. Viņam bija tāda enerģija lielāka pirmajā. Viņš bija enerģiskāks. Jā, bet man tā kā... Īsti neesķēries, nezinu, tas... Bet ja mēs overall skatāmies, no enerģijas viedokļa, es teiktu, ka Lambertam ir jādod punkts, bet no tā vispār, kā viņš pasniedz sevi, Feliks, manā es dodu Feliksam. Es vienkārši tā, ka varētu arī varbūt tas tāds ļoti tūs tas rauns, man liekas, pirmais viņiem bija. Okay. Nebija tā, ka tur pārsvars Feliks tu dominēja. Jā, vienkārši es piekrītu Lambertam, varbūt bija... Es esmu novērojis, ka flow daudzveidība lielāka nekā Feliksam. Īpaši tajā sākuma daļā viņš tādu savu netipiskāku flow bija, bet tas saturs bija tāds, manuprāt. Protams, tur pēc tam ierakstēt visu, ko es palaidu garām, lūdzu komentāros, bet man īstais neko tādu Uber nesaklausīja tur. Ok! Vēlreiz kā jums patika pirmais rauns? Bija nice, paldies! F6 laiks ir jāiesāk otrais rauns, Melošeik aiziet! Veiders. Okay. Tā ir laba zīme. Viņi man kvoto bārs, flakes, bet tāpat nemā pateikt vārdu. Pohuj, esmu Feliks, kā es spļauju tais ugunsgrēku. Ceturdaļa fināls, jūtos tā, kā es uz soundcheck nākt. Pretī iedevu reper man, kurš izskatās pēc skaņotāju. Sīkais beidzot... Kas tur bija par to Feliks vēlreiz? Es gribu dzirdēt, ko viņš tieši pateikt. Pohuj, esmu Feliks, kā... Vēl bišķīt. Viņi man kvoto bārs, flakes, bet tāpat nemā pateikt vārdu. Pohuj. Viņi man kvoto bārus, flex, bet tāpat nemāk pateikt vārdu. Okay. Esmu Feliks. Es ceru, ka mēs esam iedevuši to vārdu Feliks. Galvenokārt jau Saules. Zini, kā ir, ja tu F6 Leks vai kā tevi tur parasti visi dēvē, ja tu šo skaties, ieraksti komentāru vai
tā ir atsauce uz to, ka es tevi neesmu nosaucis par Fēliksu, bet ja tā ir, tad cool. Man liekas, cool. Nē, nu, jā, par šo. Fēliks, kā es spļaujotais ugunsgrēku. Ceturdaļa fināls jūtos tā, it kā es uz soundcheck nākt. Pretī iedevu reperu man, kurš izskatās pēc skaņotāja. Sīkais beidzot pilngadīgs, tāpat viņš šeit tur smaukam līdz. Pāris mēnešus papriecājās, vairs nevar nopirkt cīgas. Domāju, ka ir gatavs šitam, ja viņš mājās bija uz strīps. Rēcīgi, ka ir firma Lamberts un viņi tieši tirgo vitamīns. Labāk pasūt tos, believe me, tad beidz pist iekšā ķīmija. Arī repotu kā bombas, prost nezinu, kas ir laba līnija. Padirsiens, sūd bāri, 2 vārdienas bez mīninga. Nav tiesība, viņš ar padirseni no kalnīša šūc uz līzingu. Paņēma šitādu beat, lai beidzot sajust, kā ir būtu saiferi. Bet šodienas viss, ko redzējis, tu būs Liepājas tehnikum gaiteri. Domā, ka ir cold, broke jakt, nevar aizvērt raiferi. Man slīvā pāris trumpas saliek pret mani, var teikt Biden. Viss, ko beru var pateikt sev, dabūju vēl vienu mazu mēlu. Nu, te ir, man liekas, man bišķiņa tā dikcijā pazūda. Es dzirdēju par Bidenu kaut ko, bet kas īsti bija par to Bidenu? Varbūt arī, jā, mums austiņas nav, bet nu nevienam arī klātienā nav austiņas. Tā kā, fuck you all, es šaubos, ka lielākā daļa arī tur saprot, ko saka. Ok, žūrijai ir austiņas, viņiem ir austiņas, varbūt reisam ir austiņas, bet nu lielākajai daļai jau nav. Un cik es esmu bijis tajos pasākumos uz vietas, mēs šeit karaliski dzirdam salīdzinoši to, kā tur ir kaut kādā 3. rindā kaut ko dzirdēt vai redzēt vai saprast. Okay. Gaiteri, domā, ka ir cold, broke jakt, nevar aizvērt raiferi. Man slīvā pāris trumpas saliek pret mani, var teikt Biden. Viss, ko beru var pateikt sev, dabūju vēl vienu mazu mēlu. Beidzās stāvs, vajag vēl sazvan plug, nevar uz vēl. Runāja īsti reperi mīši, šitam nevajadzēja pat analīzi. Dži, tu esi čorts pa dzīvu, Gabrielā nav gabalrīlu. Paskien nahu viņš vispār piedals un domā, ka viņš te iedars, kad es spļauju, viņš visi iekals, praktizē savus geju iemaņas. Ak tu, grib spļaut kā es vai how tu. Šodien 250 pa haltūru, pēc tam atpakaļ pie albuma, nevis Lamberts, bet Lamzaks. Un ar lieliem puikām šeit tur spriedz, deb uzvarēt man ir pārāk viegli, jāmet mieru to amatieru. Kur es šogad tavu sniegumu lieku, 5/8, nezinu vietu. Aukām pisies meklē pudeli, tikko papis 0,5. Au, kunds vējien riet, tu paš kā pusī ņaud, man tu vienmēr esi līdzies fišī, beidzot var es tev aizvērt žaunu. Atdod man spiedz skātu, izsties pēc ne gendziņu klaunu, kurš kā Andrei pareiz teica, straumē šogad tēloja daun, rīts pohuj tusē vēl. Skatos kaut kas tur stūrī drēb, lammas traumē kafūzī, vienītī augsto zupu strēb. Pēkšņi dzirdu, leksiņu, kad viņš ieraug man, un tad pielip klāt, es dabūju mazo šito sev ēnojam. Heidi fans, kurš uz mana fonu nobāla, šis tvinnē domāju, to no viss tās innas norāva. Uz visiem rap koncertiem iestu tikai ar biļeti rokā, tāpat kā drag gameā, vienmēr paliks klientu lomā, bļeļ, pants. Ok. Bija labs. Bija labs, man patīk, kā viņš uz tā bīta, uz tiem basiem, kā viņš izmantoja to bītu, vai ne? Bet atkal, ja mēs tā, globāli, ko viņš pateica, vai ne? Par kaut kādu tur to straumi, jau pieminēto Straumes festu, kurā viņš ir allegedly tēlojis Dauni. Citāta beigas. Andrei jau pieminēja to, ka festivālā Straume, par kuru tu tur jau kaut ko tur iedisoja, kad viena vārda festivāla vai kaut kas tāds. Ka tas Lamberts tur bija quote, tēlojis Dauni. Un tagad tas Fēliks turpināja to stāstu par to, ka viņš laikam ir Lamberts sēdējis kaut kādu augstu zupu no rīta, cik es sapratu, un tad nācis pie Fēliks kaut ko runāt. Un, tīri nav tāds spaigi, manuprāt, apkaunojošs stāsts vai kaut kas, ko tev publiski izstāstīs. Tas tā apmēram tā kā es tevi redzēju tur stācijā, tas kaut kas, ko tu vari pateikt, bet vai tas ir uzdirsens, vai tas ir kaut kas aizskarošs, vai tas tā kā, tas ir vienkārši kaut kāds fakts, es tevi redzēju, mēs satikājāmies, tu pie manis pienāc, tā kā. Tu man ēnoji. Jā, tā kā, bet tas, kā tas skanēja, noteikti bija krūti. Skanējums šajā pantā viņam bija ļoti labs. Jā. Principā, zini kā, ja es pirmajā raundā pateicos, bija garlaicīgi, tad šitais bija wow. Man patika. Man patika krietni labāk nekā pirmais rauns. Iedot to te. Jū. Bet jā, tā pagaidām ir diezgan es atceros vienkārši pēc tā Fēliksa un Burlaka, paldies tev, batla, ka pēc Fēliksa otrā raunda jau bija tā, ka Burlaks jau varēja vairs jau neko neteikt. Tur jau principā viss jau bija, Fēliks varēja nokrist, sasist galvu, aizmirst pantu, un tāpat tās tur jau viss jau būtu izlemts. Tad tagad tāda sajūta viennozīmīgi nav. Nē, pagaidām, mēs vēl neesam dzirdējuši otro pantu Lambertam.
That's my point, ka nav tā, ka tur jau... Jā, pagaidām ir tā, 3-7-1. Ok, vēlreiz. Kā jums patīk, eksceļš laiks otrais pāns? Lambertam ir jāatbild, dodam trokst arī jaunajam Lambertam, ejo! Let's go, Melošek! Jau, ej, nu davai dojam. Jau. Tavi seši tā kā bāri, nav tik labi, lai tu pret mani nāktu. Tie reperi pret mani visi baltu, labāk nepis man prāt. Pieteikumā soli izvilk pistoli, tad velc tu ārā, vai arī sāc jau mācīties kā elpot zārkā. Jo pret mani nenoturēs ilgi ar panšiem mīkstiem kā vilni. Tu nevari īsti iet pret manu vilni, es gaidu, kad tu beigs dūmu, beidzot bleizot un plūstoši repot mācēs. Jo mana jau flow un vārds pat ar flexleks nenozāģēs. Pēc mana patlabos kom, tev mani nesliks čeks, kas rīmē feature ar koru. Jo tāda loka ir uz katra stūra, par smagu tev ir mana armatūra, pret mani iet ir atrāk na kļūdu, jo esmu slims ar to repa sūta, pēc apdzīt mani tev nepagūt. Tu nevari neko te pret mani lemt, tu neesi gangsters, tu nevari aizbēgt no menti, jo tu pat uz bitus un neturi tempi, ja. Bet es te niknāks par Labradoru uz mana fona, tu neesi smagsvats, rāžut bādiem no kādiem šo bomāru tā kā Agdams. Man vārd kārt kā pār vārdu, tev plānu prāt, tev labākais variks ir pārstāt, jo es nāku tā, lai mits pļa pārsprāk, tev netik tālāk. Par 1-4, jo tavi darbi ir uzdarīt, es te nāku pēc galvām, tu te... Ko es gribēju pateikt, pirms es aizmirsis? Es gribēju uzlikt pauzi, bet tad, kad labākā vieta sāk. Jā, es patīšu apkaļ. Tīri dikcijas ziņā es saprotu visu, ko Lamberts saka. Jā. bet viņš vienkārši neko priekš manis tādu iespējīgi nesaka, bet es saprotu, ko viņš saka. Diezgan tāda tupa kulšana tā ir. Viņš tupi runā vienkārši, kaut kādas lietas. Un viena no tām lietām, ko es gribēju pieminēt, ir, ka viņš teica, es esmu niknāks kā labradors. Es nezinu, manās acīs... Kāpēc man priek? What the fuck, man krāsas prosti nolaidās. Manās acīs labradors, tas tā kā citā krāsā zelta retrievers, kurš šlaik tāds, staigā apkārt. No. Tā nav? Es kļūdos? Es nezinu. Ko tu gribi teikt? Tas tā ņirdzīgi izklausījās. Tev netik tālāk, par 1-4, jo tavi darbi ir uzdarīt. Es te nāku pēc galvām, tu te nāc, jo tev vajag naudu un uzmanību. Bet es te vāru tādu mērķi, lai tu te vairs nerādītos un naudu haslot lasot zemenes ārzemēs. Bļa, tu esi atmars un klauns, jo runā par ielām, kaut tejās tev nav vara, tāpat kā nav vara, draugs. Nav ko tu domā, mani testēt, jā, jo skills jau sen sāk. Kuiznus, ko tu te tendē, brālis, skarbāks par tevi pats zem MDMA. Nopusies, kad pa karjeras trepēm kāp skaitu sekundu, nespēj tā, ka Delem vizīti nāk, bet saproti labāk un palicis dirksties MTA, jā. Viegli tevi aprēkt prināri, jo tu nopaudoji tik āri, ka funkcija nemaz nezin, kā to funkciju aprēķināt. Bļā, leiks, nahu izbītu, nekad normāli nelec. Es tev liens un bāc ar bāriem, kaut tu izskaties kā skelets. Lūdzu tevi tā kā ģīles, man battle taisīt ir par kurtuvi stils, pat lūgturis vils, tas arī mē tur ar bļa, kur tur ir skills. Domā, ka nevari zaudēt cerību, man nav nepatalpo, tev negribu ļaut vēl, tāpēc tevi nopīpēju šī laukuma tieši tāpat kā straumē. Nometīšu vēl fakts, brāl. Bet Zēl teica, ka negribi kļūt par battle rapper, bet tik daļ battliem tev var saukt par aktuālu. Nebūs iznākums kā saules spīdošs, jo neesi pirmais uz piedestālu, bet pirmais, kas lai nolandot pančus, prasa reisam salikt pauzes bītos. Pāns. Ok, tur... tas, kas tur beigās, ko viņš pateica, ja tā ir taisnība, tad tas vismaz kaut kas ir. Zini, ka tu esi pirmais, kas prasa reisam salikt pauzes, lai nolandot pančus, ķip. Saukt pauzes bītos, bet... Tas izklausījās vienīgais tāds, bet tas, kur viņš tur mala, tā kā, zini, es līdz galam nesapratu, bet man arī nebija tā, ka, vienkārši tas bija too much priekš manis. Zini kā, man ļoti svaigi šobrīd atgādina to, ka mēs tagad iepriekš, ka mēs visi kopā bijām satikušies, kad mēs paskatījāmies kaut kādus tos iepriekšējos battles, kur bija Lamberts pret Serpentīnu, kur Serpentīns, teiksim, krietni nopietnāk ar tādu rītīgo močīšanu, mega tempā izvaroja Lambertu. Vienkārši tur pazemoja reāli. Tas trešais pāns. Jā, kurš tur rītīgi nomočīja, ka vienkārši seņķis malā stāv skatās,
Bļē, šis bija cool. Nu, tā kā Saints man saprot, labi viņu paņēma, ka reāli, tā kā muteri vakarā priekšā paņēma. Bet, nu jā, nu, zin kā, varbūt man šobrīd tas uzreiz asociējās, ka Lamberts, davai es ar kā serpentīts iemučīšu, varbūt es tur paņemšu to. Man tas tā saslēdzās kopā, ka tas bija tāds, nu, ķip. Es whatever, man tas ir bullshit, ko es tagad runāju, bet tas tā kopēji liekas, ka viņš tā centās tā iemučīt. Vienkārši man uzreiz atsaucās ar to, ka serpentīts riktīgi man arī jāpiekrīt, ka, nu, ja tu izvēlēs maukt ātri, tad parūpēs, lai tev var saprast. Es nezinu, mammai noma. Nu, es nesapratu, nu, tā kā varēja saprast, bet ko viņš mēģina. Vārdus es sapratu, bet domu es nesapratu, ko viņš sapratu. Jā, vārdus var saprast, bet nav tā, ka būtu kaut kāda tur mega doma tajā visā. Vai arī mēs vienkārši esam lohi kaut kādi. Tas arī ir iespējams. Mēs to jauniešu vienkārši nesaprotam. Paudžu konflikts. Jaunais, bet... Nu, ko mācam tālāk? Mācam tālāk. 3-7-1. Kā jums svarīgi otrais rauns pa Latviju? Negodīgi. Švakāks nekā pirmais rauns. Jā, pirmais bija labāks. Kaut gan otrajā man patika, Feliks ienāca ar jaudu. Bet šitais bija tāds indīgāks beats, man liekas, uz kura vairāk skills bija vajadzīgs, lai viņi vispār varētu kaut ko. Nu, te Feliks parādīja no sevi no cita aspekta, kad, ja pirmajā raundā man likās, garlaicīgi, bet tad otrais bija viņš reāli paņēma. Jā, piekrītu, bet tāpat tās arī no Feliks nebija tā kā tur top sniegums, manuprāt. Nebija nekas aiz kā pie kāpatā baigi pieķerties, kad varētu tur, šitais bija jaudīgi. Nu, pagaidām tad 2-0. Es teiktu 2-0 šobrīd tas ir. Nu, davai, tad trešo raundu. Let's go, F6 laiks. Jānobeidz šitais. Tu esi gatavs? Jā. Aiziet, Melošēk, aiziet. Es runāju lielu sūdu, teiks rakstes ar caps lock, tu runā ielu sūdu, bet tas ir tikai caps lock. Tagad pieiet pie maziņās, mazā saka viņam fuck off, fuck stop, es on top, tu rapo old, get back bolt, beidzot trāp bītā, tāpat fujaks off bītā tirinās, ar rokām plātās, divreiz ātrāk nekā pašam mut virinās, saka free my boy, Lamberts mums ir krimināls, manā zipkodā tik likvidēts, viss tavs pienpuiks sindikāts, ej step by step kā seriāls. Lamberts šodien tiek izcidāts, nav svara tev tajās lirikās, par tām šeit netiek diskutēts, ar gadu tikai šie skili nāks, var censties gribi kā sanāk tik minimāli, jau teica, ka stils ir imitēts, prāts limitēts, iedod kaut kādu mazu Pokemonu, kas uz mana fona runā fuflagonu, ik pa laikam paņem rokā mikrofonu, bet ikdienā praktizē litrabolu, beidzot uzvarēja metronomu, bet trakais panākums, to es netīrais, vēl vien nevajag, mums tev drips nāk, tā kā pelējums, es liek zem dupels, LM bizīt, F6 liekas, es stāvus bizīt, pret jebkuru savu obge bizīt, kuram ir pieteikt nākamā vizīte. Viņš gribētu sev Lamborghini, bet ir tikai Lamberts štīmī. Pa ko viņš tur pēc uz katra nākamā opja ar bizīti? Vai kas tur notika? Nu, šitan ir divu vārdu atskaņas krutis arī mēdz ir storytellings par kaut kādu. Viņi tur iepriekš atcēs, viņš tur kaut ko free my boy beltiņš vai kaut kas tāds tur bija tam Lambertam. Tagad Feliks par to tur šauj. Un karoči jāsako līdzi. Tu esi gatavs? Es esmu gatavs. Var censties gribi kā sanāk tik minimāli, jau teica, ka stils ir imitēts, prāts limitēts, iedod kaut kādu mazu Pokemonu, kas uz mana fona runā fuflagonu, ik pa laikam paņem rokā mikrofonu, bet ikdienā praktizē litrabolu, beidzot uzvarēja metronomu, bet trakais panākums, to es netīrais, vēl vien nevajag, mums tev drips nāk, tā kā pelējums, es liek zem dupels, LM bizīt, F6 liekas, es stāvus bizīt, pret jebkuru savu obge bizīt, kuram ir pieteikt nākamā vizīte, viņš gribētu sev Lamborghini, bet ir tikai Lamberts štīmī, ar vienu uzvaru uz savu CV, tu un es, mēs neesam līdzīgi, tev vārds sākumā ir G, tūlīt tu dabūs arī Ls, kā tu esi tik netīrs, ja tev uz pidaru uzs ir Ariels, no battle mēs varam izņemt G, te paliks tikai Gabriels, sīkaļi, kas tikai akto hāri, bet patiesībā ir diezgan sabijies, no divus gadus back, zai bal, man nav viena austiņa, zai bal. Labi, pizdu, nu. No, es man nav viena austiņa. Ko es trešo reizi repu?
pats domā. Es tev došu trešo reizi. Nu, pabeidz. Es tev varu iedot ausis. Nebūs tas. Nebūs tas. Ok, labi. Pēdējais rauns, pēdējais pants šajā batlā. Lamberts noslēdz šo batlu. Melošeik, aiziet! Nu, es negribu sadirst, bet man liekas, ka OG Džeki pirmajos raundos mācās bez austiņām. Kāds ir? Nu, tā kā pirmajos batlos, kas ir pirmajās sezonās, es varbūt kļūdos, bet, manuprāt, pirmajās 2 sezonās nebija austiņa. Ziņā? Ok. Bet tur arī visu laiku sāpes. Tur rētais, kurš nespisēt. Nē, nu labi, ok, nu tad jā, nevajag. Zinām, man vienkārši liekas... Nu, bet tu sagaidīji šīs, ka es sagaidīju. No. Vienkārši man liekas, ok, labi. Viņš tur pašā pirmajā raundā jau kaut ko, man liekas, teica Bruno. Nu. Viņš pirmajā raundā jau kaut ko Bruno teica par to, ka tur, man tur austiņa. Kaut ko viņš rādīja par to austiņu viņam. Ok, nu, ķipa negāja austiņa. Bet tev ir viena austiņa. Tu jau dzirdi to bītu. Vai tu pārkliek, tam bītam ir jābūt tik skaļam, ka tu... Nu jā, bet šitie tādi momenti, zini. Nu, man liekas, attaisnojums. Ja Pēliks tiks tālāk, tad viņam pēc tam par to dirsīs, jebkurā gadījumā. Tā kā, nu, kāda starpība? Nu jā, nu ok. Nē, nu, es saku, man tas liekas kā attaisnojums, tā kā tu arī teici, ja tur bija tā, ka pirmajā sezonā Džeki mauc bez ausīm. Viņš tur skan beats fonā, viņš ķipa dzird to ritmu, viņš vienkārši močīja viņā iekšā. Tad šī te, nu, ok, labi, viņš mājās noteikti trenējās uz tā beat auss, tur ķipa močīja, mauc līdz, bet, nu, whatever. Nu, sačaukojās. Nu, forši parunāja. Diezgan liels sakars bija. Klausam! Parasti saka, troks uztaisiet tagad klusum. This was loud. Yo, she keep running back. Uz bīta ģeniāls slīd, bet nereāli vīk rīms bīt. Un tu pat neesi oriģināls, brāli. Ja tev būtu brilles, viss tēls ir fūlī, nokupēts no vūzī. Ceri, ka visi teiks, nu nē, tak piekāst. Bet brējums šot ir pat herkats vienāds, kā tev karas treks. Un ja neredz, ka esmu labāks, tad tu tāpat kā vūzī. Sakals seis visiem skaits, kas tos vērts speed dope. Teici, ka negribi kļūt par battle raperi. For real though. Kādu prāto kačāt kādu skatuvi ar tik vienveidīgu flow. Laikam to tev nespēj pateikt neviens homies. Tu neesi online, jo stāst kaut kāds stories, bet pats nodot info ikvienam kopam, jo nāc no mazpilsētas. Bet tas tev neliec būt lielam loham, diezgan totāli šo laukumu neķer, uzvarēt necer reper. Ko tu vispār vari teikt man, ja esi tik stulbs, kad apgalvo, ka Kendriks papisa Drakeam fritak, tev nav jārepop jāsāk filmēt Minecraft vidakus, jo tev tas... Bļā, es vienkārši nevaru šo, bļā, nu kas tas ir? Man vienīgais šobrīd tāds pat ne īsti smieklīgs uzdirsiens likās par to, ka viņš pateica, tu esi kā vūzī ar brillēm un akls un tādā garā. San Andrejas prikols. Man atkal vienīgais bija tas, ka viņš par to vienveidīgo flow pateica, kas arī bija, tā kā, man liekas, priekš Fēliks viņam vajadzētu pie tā piedomāt turpmāk. Jo es domāju, nu, man pagaidām liekas, ka viņš tiks tā, bet redz, tieši šajā brīdī visi tā kā ir sasmējušies, bet man liekas, ka ne par joku, bet vienkārši par to, ko viņš tur runā. Ka Kendriks papisa Drakeam fritak, tev nav jārepop jāsāk filmēt Minecraft vidakus, jo tev te sekvence speed. Čoks paēdz, bet ar sāpošu galvu, jo kuldīgā daily ieskrējas tenderī. Repo ar rīmēm palietotām, piepisies serpiem, kad viņš ir battle rappers, bet viņa teips zai pisāks par taviem abiem kopā. Pēc L vēl tev purns būs visai skāps, jo tavi attīstīties skillseti ir kā Linley treks, tikai bārs. Man skujāts svēts, bet neesmu dieva dēls. Tavs sūds nav vērts, bet lēts kā prieka mājas uz bīta. Lēts un buhlo svēks ir tieši tāds. Sūdzēties viņš mentam mēdz, kad kāds uz strīta piepišās, kurī visu dienu tad ķerts un vārds, ka kļučī bieži prāts. Viegli šo losi noēnot, jo par cik no battle sakām nobijies sanāk, ka tu to drosmi prosti notēlo. Es to visu daudz karstāk bīdu, un lai tu zinātu, BPMI darāda skill, raim. Nevis prosti jāprezentē asprātība, viņš huņu sāk vēl bērt, tāpēc salauzīšu tev rokas un likšu pentu pārpeldēt. Daudz domāja, ka viņš jumta norauties, bet sanāca pašam bļa norauties. Pohuj, ko teici, jo nav ties, un pat ja bies prospitoju labāk, tāpēc par visu, ko teici, man ir nospļauties. Ok, es negribētu būt...
Fēliks paņēma. Zini kā, man pat netraucēja tas viņa čauks, kaut vai viņš tur bija 2 reizes laikam jau nočaukojis. Nē, vecīt, ja viņam pretī būtu līdzvērtīgs pretinieks, tas čauks varētu maksāt viņam reālu uzvaru. Bet ne šajā gadījumā. Šitais bija vienkārši, kad paņem lapiņu, pierakst vienu vienkārši. Nezinu, kur ir Flomīns tur. Nezinu, katrā ziņā man liekas, ka reāli, ka Fēliks ir paņēmis visus 3. Jā, tur vispār, liekas, nav. Pirmais varbūt enerģijas ziņā Lamberts bija jaudīgāks, bet overall, Fēliks tā kā, tur nav vispār, man liekas. Liekas jādomā par to, kurš ir paņēmis šo. Fēliks tiek tālāk. Tā, mums sanāks šitādi tā kaut kur, jā. Pats tava būs, ja beigās Lamberts tiks tālāk. Tad mums tā arī ir pakaļā, jā. Zini kā, tad jau viss jau ir slikti, te jau tur viņi žūrē, jau tur viņiem ir samaksāts noteikti. Mēs to likām pa pusfinālu 4-nieku, ne? Jā, kas tur varētu būt. Labi, pastīsimies, ko žūrija saka. Mēs savu verdiktu esam izteikuši. Tā kā tā, davai, pastāmies, ko viņi tur teiks. Ārprāts 10 minūtes viņi pļurkstēs. Bet es nevaru neiedot Leksam, jā. Tā kā teicām. Vismaz tā. Bet, es diemžēl, es negribu neko sliktu teikt, bet manuprāt, jau 8-daļfinālā izkrita reperi, kas bija vairāk pelnījuši būt pusfinālā nekā Lamberts ir arī pēc šī panta. Tas vienkārši, man tiešām likās, ka viņš... Varbūt es kaut ko ļoti nesaprotu un man nevajadzētu komentēt battles, bet man likās, ka bija reāli tā diezgan ļoti mīdi. Es saprotu, kā viņi sadalījās tajā 8-daļfinālā. Bet, zini kā, ja nākamgad šis noteikti, es nesaku, ka tas ir jādara, bet es nezinu, es gribētu redzēt, kad, pieņemsim, šie paši visi žūrētāji nosēžās pie galda. Un paši repo. Jā, paši repo. Nē, bet saliek tos pārus attiecīgi, teiksim tā, skila kategorijām. Viņi aptuveni zina iepriekšējo pieredzi, jaunos. Bet, kāds ir tos piedāvājums, sākumā likt viens krūts, viens vājš, lai tos vājos uzreiz izmet ārā, vai krūtos pret krūtējiem, vājos pret vājiem, un tad sanāk, tā kā šobrīd, ka kaut kādi džeki, kas ir krūtāki, ir izlidojuši ātrāk nekā kaut kādi džeki, kas ir vājāki. Krūtos pret vājiem, lai vājiem ir tā kā, jāparāda sevi. Ja tu esi kaut kāds tur pervaks, pirmo reizi piedalās. Labi, un tālāk. Un ko tālāk? Tālāk paliks tikai krūtē. Uz 4. fināla. Paliks tikai krūtē. Tad tas krūtās sadalās, bet pēc kuras subjektīvā viedokļa tas būs. Jo kādam liekas, ka diviem žūrijas locekļiem likās, ka Lamberts to pacēla. 3 likās, ka pacēla Fēliks. Labi, loģika, laikam, tu tu guņokuns run. Kurš mums jāiet gulēt ir īstenībā. Es jau, man liekas, ka kaut kāds murgs te notiek. Jā, tā kā paldies jums, ka skatījāties. Mums ir palikuši vēl 2 no battliem. Pagaidām labās ziņas ir tādas, ka mana 2. vieta un Sāvi 3. vieta ir tikus tālāk. Tā kā vēl joprojām spēle turpināt. Tas sadalījums īsti jau nav bijis, man liekas. Bija gan. Tā kā ne tikai pirmkārt, kurš vairāk trāpīs, un, ja ir vienāds skaits, tad kurš ir vairāk trāpījis īstajā vietā? Labi. Tad pagaidām mēs pa 1-1 esam, jā? Es pat, ja godīgi nezinu. Kāda starpība? Labi, dāj. Paldies, ka skatījāties. Ejiet uz šoviem, skatieties visus šitos. Dariet visu. Klausieties repčiku un beigās jau viss būs labi. Jā. Paskatieties, ko mums tur YouTube kanālā. Jā, nopērkiet mums austiņas. Nepērciet mums austiņas. Dāj. Ak, Dievs. Kas tur bomžo, blē?